Ak, Dievs, kāpēc es to nezināju agrāk, jo arī man bija jānonāk savā dzīves zemākajā punktā veselības ziņā, lai es vispār sāktu meklēt šo te atslēgu uz veselību. Es nelietoju vairs nekādu medikamentu. Esmu atsacījusies pilnīgi no visiem medikamentiem, kurus es jau 5 gadus lietoju, un man liekas 6 jau vairāk, ja? Nervi mani mierīgāki, ļoti mierīgāki. Man ir mazliet svars mīnusā, arī nav ļoti, bet arī forši ir. Pirmkārt jau uzmanījās noskaņojums. Un viss tas jau bija tādā nelielā depresijā ieslīdis. Bet es tajā laikā atteicos no enerģijas dzērieniem, no alkohola. Tas ir lielākais sasniegums, jo es centies tikt galā ar to, un man tas nebija izdevies. Samazināju 7 kg mani pazuduši. Es naktīs guļu ideāli, fantastiski guļu. Man bija karstuma viļņi, man bija palielināts vairogdziedzeris. Reāli pienesumu tam, ko es lietoju, es redzu rezultātus. Un es esmu tikusi vaļā no man ir normāls asinsspiediens, man vairs nekrīt ārā mati, kas man līdz šim ļoti krīt ārā. Galvas sāpes ir pazudušas vispār, bezmiegs ir pazudis. Viens plecs bija traumēts, tur ar blokādēm darbojos. Bet tagad pēc visa šī es varu pacelt vertikāli augšā, var ieslēgt elektrību bez kādiem palīglīdzekļiem. Sirds? Jā, arī sirds man. Augsts sasniedz? Ne, pagaidu. Arī sirds man bija sirds aritmija. Nevarēja saprast, no kurienes tas ir daudz dzērs, tabletes, zāles. Okay. Dakteris pasaka, attiecīgi vecumam aritmija ir izzudusi, aritmija man vairs nav. Zāles, es ierobežot lietoju. Tu pat teici, ka tu aizmirsti viņus iedzert, jo tev nevajadzēja vienkārši. Nē, es nevaru dzert, jo man tad ir sliktāk, jo pazeminās pa zemu. Pa zemu, jā. Jā, miegainība nav. Man nenāk tā miegs, es negribu gulēt, es tikai agri esmu augšā jau. Es visu, ko varu izdarīt, visu, kur iet, visu, ko. Jā, un ko es vienīgi varu teikt, sadūšieties visiem senioriem. Jā, tiešām, mamma. Un uz priekšu.